Par garajām cīņām neko jaunu droši vien es nevarētu pateikt. Jānis Varbils tāpat būs ātrs kā vienmēr. AFC ir pagājušā gada noslēgumā ļoti labi sastrādājies ar savu jauno stūrmanu. Un Jānis Gults uzrāda ļoti labs rezultāts ar Evo 9 automašīnu. Es domāju, ka garlaicīgi mums noteikti nebūs. Un viens no tiem plusiem droši vien šodien, ko varētu uzsvērt, ir tas, ka sataisnīt komandas automašīnu neīrēt. Līdz ar to būs iespēja nobraukt arī kādu treniņu, kas noteikti spētu ne tikai uzlabot rezultātu, bet arī viņu padarīt, varētu teikt, noturīgāk. Līdz ar to domāju, ka vajadzētu mums iet labāk, un ziemas sacensības Mārim vienmēr bijušas labas, un mēs pagājušajā arī sākām savu sadarbību ar ziemas sacensībām, un Utenām jau uzrādījām ļoti labus rezultātus. Sarmā nedaudz nepaveicās tehniski ķibeli. Tā kā domāju, ka sezona būs interesanta, un LMT rallija komanda noteikti ar to izskanēs.